Šodien no vienas puses mēs esam kopā ar Igauniju un Lietuvu tā kā brāļu tautas, mēs esam kaimiņu valsts, bet mēs esam konkurenti. Un mēs bijām, es teiktu tā, pat visi šokēti par to, cik daudz rietumu valstu uzņēmumi šodien ražo savas preces Ķīnā. Viņi paši neatnāks. Ticiet man, mēs konkurējam šodien ar visu pasauli. Igauni, lietuvieši jau daudz kur mums pogas ir izgriezuši. Tās ir labas frāzes, bet būtu labi, ja aiz tām frāzēm būtu arī precīzi darbi, laiki un atbildīgie, kas par ko atbild. Lai mēs varētu mūsu ekonomikai piesaistīt nākamo 10 gadu laikā vismaz 50 miljardus eiro. Bet jābūt ir ekonomikai. Un es jums pateikšu tādus dažus interesantus ciparus pārdomām. Kara laikā tas ir apgrozījums. Mums ir 1,5 miljarda, viņiem, es atvainojos, vairāk nekā 11 miljardi. Agri vai vēlu šis karš beigsies. Tad, kad Latvija lēma par iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO, man bija tas gods būt valdībā un lemt arī kopā ar citiem valdības pārstāvjiem un kopā ar Latvijas tautu par to, ka Latvijai ir jābūt Eiropas Savienības un NATO valstī. Karš Ukrainā, kur Krievija iebruka 22. gada februārī, parādīja to, ka ir daudz lietas, kuras mēs līdz galam nesaprotam un nevaram prognozēt. Šķita, ka mūsu dzīves laikā karš tūmā nenotiks, bet karš sākās un karš turpinās. Tas, ko mēs šodien piedzīvojam, ka šis ģeopolitiskais konflikts, šis karš var turpināties vēl pietiekoši ilgi. Un, protams, tāpēc arī vēlos skaidri arī paust viedokli, ko esmu daudzkārtīgi no šīs tribīnes paudzes, ka Latvijai ir jāatbalsta Ukraina cīņā par neatkarību, lai Ukraina nepazaudētu savu neatkarību, bet vienlaicīgi es varbūt neizmantošu šoreiz šo iespēju debatēs iet dziļumā un analizēt to, ko jau teica arī iepriekšējie runātāji. Skaidrs, ka NATO spēkiem jādara savs darbs, skaidrs, ka svarīgi, lai Latvija varētu justies droša. Somijas un Zviedrijas iestāšanās NATO, tas, protams, stiprina šo Baltijas reģionu, bet tas, par ko es gribētu parunāt šodien no šīs tribīnes, ir par to, ka ārpolitika tas ir iekšpolitikas turpinājums. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka laikā, kad mēs atbalstam Ukrainu, laikā, kad mēs esam kopā ar sabiedrotajiem, diemžēl ļoti bieži mēs nerunājam, nedomājam par lietām, kas ir ārkārtīgi svarīgas mūsu iedzīvotājiem. Tas, ka mēs esam viena no nabadzīgākajām Eiropas valstīm, tas, diemžēl, ir kauns, un tas ir fakts, ar kuru mums, diemžēl, ir jāsadzīvo. Tad, kad Kariņa kungs jūs uzstājaties no šīs tribīnes, es teikšu tā, ka es principā varētu šoreiz atbalstīt jūs tieši tajā sadaļā, kas skar tieši ekonomisko bloku, ka Latvija jāveido divpusējas ekonomiskās sadarbības. Un jūs teicāt, ka arī ir nepieciešams 15 gadu plāns, bet problēma ir tāda, ka ne šī valdība, ne arī iepriekšējā valdība, tad, kad jūs bijat arī premjers, šādu plānu neizstrādāja. Un tā, diemžēl, ir problēma, bet nav jēga skatīties, kas ir bijis vakar, ir jādomā, ka tāds plāns tiks izstrādāts. Šodien no vienas puses mēs esam kopā ar Igauniju un Lietuvu tā kā brāļu tautas, mēs esam kaimiņu valsts, bet mēs esam konkurenti. Un pēdējā laikā mēs runājam, kā Igaunija ir apsteigusi Latviju, kā Lietuva ir apsteigusi Latviju. Un es teikšu tā, ka pat ja mēs varam justies drošībā zem šī NATO karoga kopā ar mūsu sabiedrotajiem, Latvija atstāja ļoti daudz Latvijas iedzīvotāju, tāpēc, ka viņi nevar šeit izdzīvot, un viņi dodas uz ārzemēm meklēt labāku dzīvi. Ir daudzi cilvēki, kuri negrib atgriezties, tie, kas ir aizbraukuši. Tā ir arī realitāte. Dzimstība. Tas, ka Latvijā dzimst uz pusi mazāk bērnu nekā nomirst cilvēku, tad 15,000, jau mazāk nekā 15,000 piedzimušie bērni gadā un vairāk kā 30,000 nomirušie, tas mūs drošākus nepadara.
Un tagad tas, kas attiecās par ekonomisko stratēģiju. Es teiktu tā, ka šajos 15 gadu plānā vajadzētu nevis ierēģiem, ministru ierēģiem teikt, izstrādāt plānu tik gudru, ka neviens neko nevar saprast, bet ir jābūt skaidrai stratēģijai. Un es teikšu tā, ka divpusējās ekonomiskās attiecības ir saistītas pirmkārt ar to, lai mēs palielinātu mūsu ražotāju, mūsu preču eksportu. Un te iet runa par to, ka mūsu ārlietu dienestam jādara viss iespējamais, lai cīnītos un aizstāvētu mūsu uzņēmējus, iekarojot jaunus tirgus. Otrs bloks ir investīcija piesaiste, kas ir tikpat svarīga, jo bez ārvalstu investīciju piesaistes neviena valsts veiksmīgi nevar attīstīties. Tad te arī jāstrādā kopā un jādomā, kādā veidā mēs sadarbosimies ar kaimiņu valstīm un arī ar citām valstīm citos reģionos. Kariņa kungs šodien nosauca virkni reģionus, ar ko ir jāsadarbojas. Tās ir labas frāzes, bet būtu labi, ja aiz tām frāzēm būtu arī precīzi darbi, laiki un atbildīgie, kas par ko atbild. Un tad ir jānosaka arī, ko tad mēs gribam sasniegt 2024. gadā, ko mēs gribam sasniegt 25. gadā, 26. tā, lai tie 15 gadi būtu aprakstīti. Protams, tas, ka kaut kas mainīsies, tas vienmēr tā notiks, bet ir jābūt tam pamatplānam, kas ir uzrakstīts. Un tagad, piemēram, ja mēs skatāmies par tiem tālākiem reģioniem. Pagājušā nedēļā kopā ar citiem Saeimas deputātiem mēs bijām vizītē Ķīnā, par ko daudz jau debats, kas saka, plašsaziņas līdzekļos un sociālos jau ir bijušas. Bet es pateikšu dažas lietas. Piemēram, šīs vizītes laikā mēs apmeklējām ļoti daudzus uzņēmumus un ieguvām informāciju, kuras Latvijā nav. Mēs bijām, es teiktu tāpat, visi šokēti par to, cik daudz rietumu valstu uzņēmumi šodien ražo savas preces Ķīnā. Visi iPhone, Apple iPhone un citi, absolūtais vairākums ir ražoti Ķīnā. Par drēbēm nemaz nerunāšu. Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, daudz citas automašīnas, Volvo, vispār virkne detaļas tiek ražotas Ķīnā. Un tad te ir atbilde, kāpēc visu laiku mēs runājam, ka ar Ķīnu ir nepieciešams veidot tādas uzmanīgas attiecības, bet vienlaicīgi arī sadarboties. Kā teica pirms kāda laika, pagājušā gada septembrī, Eiropas komisārs Dombrovskis viesojoties Ķīnā, kad Eiropas Savienība ir jāsadarbojas ar Ķīnu. Neskatoties uz visām lietām, ka kāds kaut ko saka, kaut ko nevajag darīt, apgrozījums pēdējo gadu ir sasniedzis jau tirdzniecības bilancē 1 triljonu eiro. Un Latvija ir apmēram 1,5 miljards, no kuriem tikai 200 miljoni ir tas, ko mēs eksportējam. Līdz ar to jautājums ir tāds, kas mums ir jāizdara, lai Latvijas uzņēmēji varētu nevis baļķus eksportēt, bet mēbeles. Kāds atbalsts ir vajadzīgs mūsu ražotājiem, lai mēs vairāk iekarotu šos tirgus. Tālāk ir citi tirgi, kas arī atrodas šajā reģionā. Mēs zinām to, ka Indija ap 50. gadu kļūs par vienu no 3 vadošajām pasaules ekonomikām. Tā ir oficiālā statistika, kas šodien ir pieejama. Jautājums ir, kāda stratēģija sadarboties ar Indiju mums ir? Kāda ir stratēģija sadarboties ar Persijas jūras līča valstīm? Un visbeidzot, pats svarīgākais ir Amerikas Savienotās valstis, mūsu galvenais strateģiskais partners NATO valsts. Es uzskatu, ka ir nepiedodami, ka Latvijā ir pārāk maz Amerikas investīcijas. Amerikāņiem vajadzētu būt lielākajiem investoriem, jo tad mēs justos daudzreiz drošāk. Ne tikai militāri mēs būtu pasargāti, bet arī ekonomiski. Jo vairāk būs Amerikas intereses Latvijā, jo drošāk mēs jutīsimies. Līdz ar to jāuzliek skaidrs plāns, kā mēs sadarbosimies ar Ameriku. Piemēram, ja mēs apskatāmies to Forbes ar pasaules lielākajām kompānijām, mēs redzam to, ka Amerikas vadošās kompānijas vairs nav tās, kuras ir 100 miljardu vērtībā mērāmas, bet viņas jau ir triljonos mērāmas. Microsoft, Google, IBM un tā tālāk. Tas jau aiziet jau uz triljoniem. Ko es ar to gribu pateikt? Es domāju, ka ir jābūt skaidram mērķim, ka mēs gribam arī šādas kompānijas piesaistīt uz Latviju. Ir jābūt gudrai stratēģijai, bet to ir jārealizē prezidenta, premjera līmenī, iesaistot arī pārējos valdības pārstāvjus. Viņi paši neatnāks. Ticiet man, mēs konkurējam šodien ar visu pasauli. Igauņi, lietuvieši jau daudz, kur mums pogas ir izgriezuši. Viņi jau ir piesaistījuši daudz vairāk šīs investīcijas. Tad, kad finanšu arī ministrs piedalījās vienā no sapulcēm
kopā ar Finanšu budžeta komisiju, mēs redzējām to tabulu, kā mēs atpaliekam no uzņēmumu kapitalizācijas, kā mēs atpaliekam no kredīta apjoma piešķirtā šajā reģionā. Mums jāstrādā ar ārvalstu, bankām, tās, kas šeit ir, lai viņas iesaistītu investīciju piesaistē. Vēlreiz saku, mēs runājam par atbalstu Ukrainai šodien. Tas ir viennozīmīgi svarīga mūsu prioritāte. Bet kur mēs ņemsim naudu? Mēs katru gadu aizņemamies 2 miljardus, vai ne? Es balsoju par ar abām rokām. Mēs atbalstīsim Ukrainu. Bet mēs nevaram dzīvot visu laiku uz parāda. Un, lai mēs tiktu ārā no šī parādu jūga, es teikšu tā, mums ir jāuzliek plāns, lai mēs varētu mūsu ekonomikai piesaistīt nākamo 10 gadu laikā vismaz 50 miljardus eiro. Tādam ir jābūt, tas ir privātās investīcijas, tie nav Eiropas fondi. Ja mēs varam iepludināt mūsu valstī apmēram 50 miljardus eiro, tad ir cerība tam, ka ekonomika nostāsies uz kājām un mēs nedzīvosim vairs uz parāda. Un šeit vajadzētu izmantot visu partiju, visu frakciju, visu politiķu, visu sabiedrisko organizāciju pārstāvju zināšanas un arī ieteikumus, uzņēmēju organizācijas, kurām ir idejas, ko un kā darīt. Ir jāstrādā 24/7 režīmā, lai mēs to ekonomiku paceltu. Jo šodien vienkārši runāt par to, ka mēs, tur gatavojamies karam, mēs visu darām, bet jābūt ir ekonomikai. Un es jums pateikšu tādus dažus interesantus ciparus pārdomām. Ļoti bieži daudzi tur runā, piemēram, par Ķīnas lomu pasaules globālajā politikā un ekonomikā. Mēs labi apzināmies, ka pirms pagājušā nedēļā viens no augstākajām arī amatpersonām Ukrainā teica, mums jāpanāk, lai Ķīna mūs atbalsta tieši attiecību sakārtošanā, lai tas karš ātrāk izbeigtos. To saka Ukraina, nevis kas cits. Ja mēs apskatāmies statistiku, ko mēs redzam, tad, kad sākās karš, Ķīnas un Ukrainas apgrozījums bija vairāk nekā 11 miljardi eiro. Kara laikā tas ir apgrozījums. Mums ir 1,5 miljarda, viņiem, es atvainojos, vairāk nekā 11 miljardi. Kas par to liecina? Ķīnai ir liela nozīme. Skaidrs, svarīgi, lai Amerika un Ķīna spēj vienoties ātrāk un izdara spiedienu, lai Krievijas agresija Ukrainā beigtos. Bez Ķīnas to būs grūti izdarīt, bet Amerika šodien ir numur 1 spēlētājs. Bet ir viena lieta, tas, ko es gribētu arī pēdējās minūtēs parunāt. Agri vai vēlu šis karš beigsies. Tas, par ko mums jādomā, kā tas ir sen jau pateikts, ir jādomā par mieru pēc kara. Kā mēs dzīvosim? Krievijas robeža tepat paliek. Baltkrievijas robeža tepat paliek. Jā. Mēs visu laiku dzīvosim tā kā uz tādām kvēlošām oglēm. Tas, ko es vēlos teikt, vienīgā garantija mūsu labklājībai ir tad, ja mēs būsim bagāta un attīstīta valsts, ja no šejienes nebrauks cilvēki prom, ja šie cilvēki, kas dzīvo šeit, viņi būs tiešām apmierināti ar to, ka Latvija ir laba valsts, lai nenāktu retorika no citurienes, ka mēs esam neveiksmīgi, neizdevusies valsts. Nav tik slikti Latvijā, bet, diemžēl, statistika ir nežēlīga. Mēs esam praktiski visās pēdējās vietās ekonomiskajā attīstībā. Un mums ir jādomā, un šeit nojaucam šīs visas barjeras, kur ir pozīcija, kur ir opozīcija. Sākam strādāt kopā, jo to ideju jau nav tik daudz. Tas ir tas, kas šodien ir jādara Latvijā. Uzņēmējiem daudziem ir fantastiskas idejas, bet tā birokrātija viņus nogalina. Viņi beigās aiziet un ver kontus vaļā citās valstīs, tepat Igaunijā, Lietuvā. Mēs esam runājuši par Nacionālo attīstības banku. Kur mēs esam tikuši? Kad mēs nobalsosim, ka tā Nacionāla attīstības banka tiks izveidota, politiski mēs sakam, jā, vajag, praktiski viņas nav. Būs, nebūs, ko tad mēs te tikai pļāpam? Ja būs, super. Nākamie projekti līdzīgie, kas ir svarīgi. Šeit neiet runa par vairs politisko konkurenci, te ir runa par ideju apvienošanu, lai šīs idejas mēs varam izmantot ekonomikas celšanai. Un ja mums būs daudz vairāk ienākumu, mēs varam apsteigt gan Igauniju, gan Lietuvu, ja mēs strādāsim, jo Latvija vienmēr ir bijusi vadošā valsts šajā reģionā, bet, diemžēl, kaut kas pēdējos gados aizgāja greizi. Tieši tāpēc es šodien vēlos savas runas nobeigumā pateikt. Skaidrs, ir priekšvēlēšana laiks, jūnijā būs vēlēšanas uz Eiropas parlamentu. Visas partijas profilēsies, bet vienojamies par vienu lietu. Tas, kas skar ekonomisko valsts attīstību, tas, kas skar šīs valsts izvilkšanu no purva, apvienojamies, lai kaut kas beidzot mainītos. Jo problēma jau ir tāda, ka Igauni un lietuvieši ir priekšā mums ne jau tāpēc,
ka viņi ir gudrāki, bet tāpēc, ka viņi izmanto tās zināšanas resursus, kas nāk no uzņēmējiem un no citiem cilvēkiem. Viņi piesaista ekspertus no visas pasaules. Viņi pat maksā naudu, lai viņi nāktu un palīdzētu viņiem tās valsts izvilkt ārā. Un tieši tāpēc, ja mēs būsim bagāta, veiksmīga valsts, tad te būs arī labklājība. Un pats pēdējais, ko es pateikšu, tad Krievijas propaganda vai Baltkrievijas propaganda teikt, ka jūs tur dzīvojat nabadzībā, ka jums viss ir slikti, tur parādīs tukšos skatlogus no Vecrīgas un citurienes, tad viņi būs spiesti rādīt, ka Latvija kļūs par paraugu valsti. Un tad tie cilvēki, kas dzīvo Baltkrievijā un Krievijā, viņi teiks, mēs arī gribam dzīvot tā kā Latvijā. Viņi bija kādreiz Padomju Savienībā, bet mēs gribam, lai mēs dzīvotu tā kā viņi tur. Nevis šodien runā, ka mēs esam pēdējā valsts pēc ekonomiskiem rādītājiem. Paldies!